Bet, nu, lūk, Dieva atklāsmes kulminācija jaunajā derībā, kur mēs tad lasām par Kristus piedzimšanu, par viņu darbošanos, respektīvi par Dieva paša nākšanu pasaulē un kļūšanu par vienu no mums. Un jaunajā derībā mēs līdz ar to sākam ar ko? Mēs sākam ar evaņģēlijiem, ar 4 evaņģēlijiem, kas, varētu teikt, mazliet katrs no sava rakursa apraksta Jēzus dzīvi, katrs ar kaut kādu savu akcentu. Ir kaut kādas lietas, kas pārklājās evaņģēlijos, īpaši pirmajos 3, Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijos, kur daudz informācijas pārklājās. Jāņa evaņģēlijs ir mazliet atšķirīgāks. Tas netik daudz runā par to, kur Jēzus gāja, ko darīja, bet tur vairāk ir atspoguļots Jēzus runas, tas, ko viņš sacīja, tas, ko viņš mācīja. Līdz ar to, ja jūs esat mazliet ar tādu vēsturisku interesi, ar tādu geogrāfisku vai tādu fona interesi, tad jūs varat lasīt pirmos evaņģēlijus, jo tur tad ir kaut kāda rīcība, darbība, tur kaut kas notiek, viņš tur iet un dara. Bet, ja jūs esat vairāk filozofiski ievirzīti, saprast un dzirdēt, tad Jāņa evaņģēlijs ir piemērotāks. Tas nerunā tik daudz par kaut kādām tādām fona lietām. Apostuļu darbu grāmata, kas seko pēc evaņģēlijiem, tas ir tā kā tāds piedzīvojumu grāmata. Es teiktu, ka, ja jums patīk detektīvu vai piedzīvojumu, tad apostuļu darbu grāmata ir tas, ko var ar lielu interesi lasīt, jo tur notiek action, ja, tur notiek aktīva rīcība, tur puse no apostuļu darbu grāmatas ir veltīta apostuļu Pētera darbībai, kā viņš iet un kas ar viņu tur visādas lietas notiek, un otra puse ir vairāk veltīta apostuļu Pāvila darbībai. Bet tiešām tas ir tāds ļoti intensīva grāmata, kas palīdz saprast, kā tad lēnām pamazām kristīgā vēsts sāk izplatīties aizvien plašāk un plašāk Romas impērijā. Un ir viens ļoti konkrēts pagrieziena brīdis apostuļu darbu grāmatā, kur mēs lasām tādu dīvainu situāciju, kur tagad Pāvils tur ar saviem darbbiedriem, viņi tā kā ir nolūkojuši iet tur vienā virzienā, tur sludināt, un pēkšņi tur rakstīts, ka Dieva gars viņam neļauj to vairs darīt. Es nezinu, kādā veidā konkrēti tas izpaužās, bet viņi sajūt, ka nē, tās durvis ir cieta. Un Pāvils redz tādu parādību naktī, kur stāv kāds maķedonietis un saka, lūdzu nāc un sludini mums. Pāvilam un viņa darbabiedriem rodas sajūta, jaunais virziens ir īstais. Un viņi dodas un nonāk Filipu pilsētā, un tīri vēsturiski un tīri geogrāfiski viņi pirmo reizi iet šodienas Eiropas teritorijā. Un mēs varam redzēt, kā evaņģēlijs, kas ir sācies tuvajos austrumos, ap Jeruzālēm, kā viņš koncentriskiem apļiem ir lēnām izplaties aizvien tālāk. Tad pirmā darbība notiek tā saucamajā Mazāzijā, šodienas Turcijas teritorija, bet tad vienā brīdī ļoti konkrēti evaņģēlijs nonāk jau šodienas Eiropas robežās. Un mēs redzam tad, kā tas sasniedz, tā sakot, Eiropu. Un pēc apostuļu darbiem tad jau nāk savukārt manas minētās vēstules, dažādas, veltītas, adresētas draudzēm, kuras apostols Pāvils pazīst, adresētas arī draudzēm, kuras viņš nepazīst, kurās nekad nav bijis, piemēram, vēstule romiešiem. Viņš nekad nav bijis Romā, bet viņam ir plāns, ka viņš gribētu iet arī uz turieni. Tur jau kaut kāda draudze ir priekšā, to viņš ir dzirdējis, bet viņš gribētu iet uz turieni un viņš sūta sev priekš, tā sakot, vēstuli. Vai arī vēstules, kas ir adresētas konkrētiem cilvēkiem. Pāvils raksta savam vienam darbabiedram Timotejam vesels 2 vēstules. Vienā no tām parādās ļoti personīgs lūgums. Pāvils raksta, atved man mēteli, kuru es aizmirsu tur kaut kādā pilsētā. Ja? Tāda pilnīgi tāda detaļa. Ja? Mēs varētu domāt, kas tas ir? Ko mēs Bībeli svētie raksti? Ja? Bet tādas detaļīgas viņas parāda, cik reāls ir šīs vēstules. Tas nav tāds filozofisks traktāts, kur tagad kāds sēž pie rakstām galda un domā, kā mēs tos cilvēkus varētu tagad tur atcerieties, mums te bija diskusija par biznesa projektu, vai ne?
tur vīri sēž un domā, nu kā mums piečakrēt, ja? Ko mēs viņiem varētu iestāstīt. Nē, tas ir kaut kas, kas veidojas uz vietas, tas ir kaut kas veidojas no pašu pieredzes, ar pašu emocijām, ar kaut kādām ļoti vienkāršām parastām detaļām. Vai cits starpā Pāvils raksta tam pašam Timotejam, viņš saka, lieto mazliet vīna tavas biežās neveselības dēļ. Ja? Tur kaut kādas problēmas, nezinu, ar ko tur ir. Bet... Un tādas dažādas nianses mēs varam redzēt. Un arī ir tādas abstraktākas vēstules, kas nav adresētas ne konkrētai draudzei, ne konkrētam cilvēkam, tiešām domāt kā tāds vairāk apkārtraksts, ja, kas ir adresēts, nu, tur kaut kādu, teiksim, novadu vai kaut kādu apgabala kristīgiem cilvēkiem, jau ar to sākotnēju domu, ka izlasījāt, iedodiet tālāk, lai arī citi var lasīt. Jaunā derība sarakstīta sengrieķu valodā, vienā no sengrieķu valodas dialektiem, koinē dialektā, kas nedaudz atšķiras no klasiskās grieķu valodas. Un interesanti, ka grieķu valodas speciālisti jaunajā derībā var ļoti labi ieraudzīt, kuras vēstules ir rakstītas ļoti tādā, nu teiksim, tādā literārā, inteliģentā valodā, kā piemēram Lūkas evaņģēlijas un apustuļu darbi. Jo Lūka bija ārsts, izglītots cilvēks, raksta literāri pareizā valodā. Kur pretī Jāņa evaņģēlijas un Jāņa vēstules rakstītas ir tādā vairāk sarunu valodas stilā. Kas rāda, ka Jānis, viens no zvejniekiem, savulaik nav nekāds smalki, teiksim, izglītots kungs, kas tur raksta kaut ko. Vai, piemēram, kāds nianses, kā mēs lasām Pāvils raksta vēstuli, bet tad piepeši beigās, vēstules beigās, tāds teksts apmēram, ka es te Pāvils pats ar savu roku rakstu jums sveicienu. Respektīvi, viņš, būdams jau pavisam vecs vai pie sliktas veselības, viņš diktē savu vēstuli, vai diktē idejas vai domas, un kāds viņas pieraksta. Bet Pāvils vēl tik personīgi grib tos cilvēkus iepriecināt, ka viņš beigās ņem to savu spalvu un pats arī ar savu roku kaut ko pieraksta klāt. Ja, tīri, lai cilvēki redz, ka viņš ar savu roku ir rakstījis. Respektīvi, tādas dažādas interesantas nianses mēs varam ieraudzīt vēstulēs. Un noslēdzas tātad jaunā derība ar Jāņa atklāsmes grāmatu, kas ir tāda vīzija par laika beigām, vai tāda vīzija, kas it kā ieskatās aiz redzamās pasaules priekškara grāmata, kura vienmēr ir interesējusi cilvēkus, un cilvēki vienmēr ir meklējuši dažādas zīmes, un kā kaut ko ir ieraudzījuši, tā ar prieku ir sacījuši, lūk, pasaules gals ir klāts, viņš ir pavisam tuvu, kur jau es redzu jau zīmi. Ja. Pateicoties svētā gara darbībai, tas ir, ko mēs runājām lekcijā par svēto garu, un vairāk vai mazāk arī sestdienu rekolekcijās, pateicoties paša Dieva klātbūtnē mūsos, šī grāmata, Bībele, kuru mēs lasām, vienā brīdī šis uzrakstītais vārds priekš mums kļūst dzīves vārds. Tas mūs uzrunā, jo Dievs pats ir tas, kas palīdz šo Bībeles tekstu saprast. Un saprast to pat, ja, kā jau teicu, daudzas lietas tajā ir nesaprotamas. Kaut kāda konteksta, kaut kāda ģeogrāfija, kaut kādas paražas, kaut kādas lietas, bet vienmēr mēs Bībelē varam atrast kaut ko, kas mūs personīgi uzrunā. Un mēs varētu runāt par trim Bībeles tekstu līmeņiem, ja tā varētu.